Ciņi latviski Sinese Roze. Vēlēšanas vai vēlēšanās? Labrīt! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Andrej, kurš datums ir šodien? Šodien ir 7. jūnijas. Un kas šodien notiek? Šodien ir pašvaldību vēlēšanas, municipālnie vыборы. Runājot par veiksmi un izdošanos, kādam no kandidātiem izdosies sanāks tikt domē pašvaldībā, kādam neizdosies. Одним из кандидатов удается пройти в Думу, другим нет. Vēlam veiksmi, желаем удачи. Bet kāpēc mūsu raidījuma tēma vēlēšanas vai vēlēšanās? Tāpēc, ka vēlēšanas выборы. Они как в русском, так и в латышском во множественном числе. Выборы. Да, toties, kas ir vēlēšanās? Tas otrs vārds. От глагола vēlē, от глагола vēlēties, желать. Желание? Да, kāda ir tava šī gada lielāкая vēlēšanās? Каково твое самое сильное желание в этом году? Man vajag padomāt. Jā, labi, es tikmēr pateikšu, ka mana lielākā vēlēšanās ir stipra veselība un dzīvesprieks. Vēlēties, желать. А как будет избирать? Vēlēt. Kandidāti vēlas tikt domē, bet mēs šodien ejam vēlēt. Vēlēt, избирать. Когда кто-то будет избран, про него скажут... Viņš ir ievēlēts vai viņa ir ievēlēta. Ievēlēt par deputātu, избрать в депутаты, būt, tikt ievēlētam, быть избранным. Ну, а мы идем голосовать. Mēs ejam balsot. Tieši tā. Ja mums ir balstiesības, prava golasa, tad mēs ejam balsot savā deklarētajā dzīvesvietā. Un vēlēšanu iecirknis избирательный участок. А можно голосовать в любом участке? Vai var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī? Balsot var jebkurā iecirknī savas pašvaldības teritorijā. Ja es dzīvoju Рīgā, tad varu balsot Рīgā. А голосование – это балсошана или балсоюмс? Любое слово с «шана» означает «процесс». Поэтому голосование как процесс – балсошана. Mēs piedalāmies balsošanā. Bet kas tad ir balsojums? Tas ir rezultāts, kā cilvēks nobalsojis. Golas. Došu piemēru. No jūsu balsojuma ir atkarīgs, kā pašvaldība strādās turpmāk. От ваших голосов зависит, как впредь будет работать самоуправление. Хорошо, мы сделали пометки или оставили список таким, как есть. Ko mēs darām tālāk? Tālāk mēs pārlokām vēlēšanu zīmi un ieliekam to vēlēšanu aploksnē. Aizlīmējam vēlēšanu aploksni un iemetam aploksni vēlēšanu kastē. Vēlēšanu zīme – список. Vēlēšanu aploksne – конверт. Vēlēšanu kaste – урна. Чтобы разбавить этот vēlēšanu винегрет, давайте приведем высказывание. Есть поговорка о тех же кандидатах. Ir sakām vārds par tiem pašiem kandidātiem. Vecie vēži jaunās kulītēs. Старые раки в новых кульках. Iespēja vēlēt ir gan pienākums, gan gods. Голосовать – это и долг, и честь. Latvieša dabā ir čingstēt par savu grūto dzīvi un gaidīt, ka viss uzlabosies pats no sevis. Čingstēt nozīmē gausties, žēloties, niķ.
Натура латыша – ныть о своей тяжелой жизни и ждать, что все само собой наладится. Jā, tas ir tāds joks, bet mūsu nākamais raidījums ir teicieni par veiksmi. Тема следующей передачи – выражение об удаче. Кстати, она хорошо сочетается с выборами. Kому-то повезет, а кому-то нет. Kādam paveiksies un pienāks viņa zvaigžņu stunda, triumfa brīdis. Звездный час – zvaigžņu stunda. Parasti harisma un popularitāte ir politiķu panākumu atslēga. Ключ к успеху – panākumu atslēga. Taču tagad mums gan ir laiks atvadīties. Нам пора прощаться, дорогие слушатели. Uz tikšanos nākamajā raidījumā. Uz redzēšanos, visu labu! Подтяни латышский с Инесой Розы.